Jau otro gadu oktobrī norisinās Latvijas psiholoģijas dienas. To mērķis ir sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai, kā arī informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko psihologi var piedāvāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Psiholoģijas dienas kopīgi organizē vairākas psihologu biedrības, tostarp Latvijas psihologu biedrību. Tā ideja, lai tā psiholoģija varbūt taptu vairāk saprotam cilvēkiem, kas nav profesionāli, bet kas interesējas par psiholoģiju. Šobrīd mūsu logo ir Psiholoģija laimes sponsors un diezgan liels akcents jau uz tādu resursu aktualizēšanu, jo katram cilvēkam ir resursi. Tas kopīgais mērķis ir no dažādām pusēm ieraudzīt to, kā labāk justies, kā labāk piedzīvot ikdienu. 5 darbdienu vakarus kinoteātris Splendida Palace aicina uz psiholoģiskā kino vakariem. Filmas demonstrējumam seko diskusija, kuras vada Latvijā pazīstami psihoterapeiti. Ir piesaistīti arī ārzemju vieslektori. Notiek semināri, bezmaksas konsultācijas, lekcijas, praktiskas darbnīcas. Gan noteiktām mērķa auditorijām, vecākiem skolotājiem, psiholoģijas jomas profesionāļiem, gan arī ikvienam interesentam. Mēs esam izgājuši mazliet arī ārpus Latvijas robežām. Ir bijušas iespējas Skype konsultācijas mūsu aizbraukušiem tautiešiem, par ko mēs tiešām esam ļoti priecīgi, jo bija sadarbība ar dažām latviešu organizācijām. Tāpat bija iespējams Skype konsultācijas un arī tāds saucamie webinārs, kad nav obligāti jābūt uz vietas, lai par kaut ko interesētos. Bijušas ir jau minētais webinārs, ir bijuši daudz individuālās konsultācijas bezmaksas. Gaidāms ir arī apmēram tikpat krāšņs, pulks laimes darbnīcas, kas būs svētdien. Interesantu un aktuālu lekciju lasīja profesors Ģirds Dimdiņš, aplūkojot dažus sociāli-psiholoģiskus mehānismus, kas palīdz saprast, kāpēc vēlētājiem ir grūti būt laimīgiem, lai kas arī notiktu politikā. Atsevišķa tēma, par ko droši vien ir vērts runāt īpaši, ir tādi vispārējie negatīvie stereotipi par politiķiem, kas valda Latvijas sabiedrībā. Es gribētu arī aicināt šīs lekcijas klausītājus padomāt, kādas tam ir sekas, ko tas nozīmē, kādi cilvēki vispār ir gatavi iet politikā. Iespējams, ka mēs paši stumjam politikā ar šādiem negatīviem stereotipiem. Psiholoģijas dienas līdz 26. oktobrim notiek ne tikai Rīgā, bet arī Jūrmalā, Krāslavā, Valmierā, Kuldīgā, Liepājā. Liela daļa pasākumu ir bez maksas. Plašāka informācija par pasākumiem pieejama www.psiholoģijasdienas.lv.